esat gatavi vienam it kā līdzīgam, bet, atbildēt uz jautājumiem visu laiku. Tā, nepatīk. Jā. Redzēt, dāmas un kungi, redzēt, tātad improvizātoru reakcija dzirdot jau tādu virzīšanos uz jautājumu pusi paliek tāda skeptiski. Ja? Tātad šobrīd patiešām improvizātoru, varbūt viens no grūtākajiem uzdevumiem, skečs, kurā jārunā tikai ar jautājumu teikumu palīdzību. Alfabētā bija katrs nākamais burts, tagad tikai ar jautājumu teikumu palīdzību, un, ja ir kļūme, tad atkal skan zvaniņš. Tātad, Džoni, un vari vēlreiz uz skatuves. Un mums joprojām ir vajadzīga kāda darbības vieta, un šobrīd varbūt lūgums no jums kādu darbības vietu, kur taču parasti smaržo puķes. Darbība notiek aizsargājumā dabas rezervātā. Iedomājies, rezervātām nomaina vienu burtu un cipieklīgs vārds. Un tātad jautājuma tehnika, tikai ar jautājumu teikumiem lūdzu sekojiet līdzi. Šis ir tas rezervāts? Vai jūs nepakāptu bišķiņu nost? No kurienes? Jūs zināt, kas ir šis skaistais zieds? Aizmirsu latīnisko. Šitas? Ja jūs varētu man atgādināt to latīnisko nosaukumu, Tā jūs domājat, ka... Jūs nodedzinājāt rezervātu. Ko? Viņš vai te jau nedegā? Cik ilgi jūs te stāvējāt blakus? Ko tā prasat? Gribat, lai šauju? Ko jūs tā man vienkārši šausiet tagad? Ja vajadzētu. Tiešām tu man gribēji atrast uz šo skaisto vietu. Nu nav forša. Tas ir, laikam, koks. Cik tas ir skaists. Cik tas ir skaists. Kas tas pa nesmuko koku? Ko? Atvainojiet, jaunais cilvēki, jūs uz sevi vairākus. Vai jūs nezinājāt, ka ar mašīnu rezervātā nedrīkst iebraukt? Ceļu inspekcija? Rezervātā? Vai jums naudiņa ir līdzi? Sieva, tev nauda ir līdzi? Cik? Cik? Tas, ka es te krūmos, tas nekas. Vai tu vari paklusēt, vecā? Ko? Vai jūs nezinājāt, ka rezervātā krūmos nedrīkst? Likumības policija rezervātā? Sieva, pastumsi! Tātad maksāsiet vai rakstīšu protokolu. Mēs jau braucam! Jūs jau braucat? Jā. Izklupiet! Jautājuma tehnikā, Jānis Varsuģīrs. Paldies! Labā!